Klau, mīļie, labie, gribu izstāstīt kādu domu, kas savelkas kopā no vairākiem punktiem. Punkts numur 1. Kādu rītu pamostos ar sekojošām raksturvietām. No korintiešu vēstulēm, kur 3. 6. nodaļā Pāvils saka: vai nezināt, ka Dieva gars dzīvo jūsos, ka jūs esat Dieva nams? Un tas nozīmē, ka, lai kur es ietu, Dievs iet līdz ar mani, viņš ir manī. Ja tu esi jaunpiedzimis no augšienes, tad arī Dievs dzīvo tevi, un ja es tevi satieku, tas nozīmē, ka es satieku arī Dievu. Viņš ir tieši tur, kur tu. Punkts numur 2. Un redzēsiet, kā tas sanāk kopā. Ir vietējās draudzes gans, kuru mēs jau ilgstoši atbalstām viņa kalpošanā, arī finansiāli, un ik pa laikam mēs darām arī kādu praktisku darbu kopā. Nu, tur būvējam lieveni vai vēl kaut ko. Un viņš ir mūsu sirdī. Mēs viņu atbalstām, saproti. Un līdz ar to tas, pēc kā prasās visu laiku, ir vienkārši būt kopā. Un mēs tur visu vakaru, teiksim, būvējam to lieveni, kopā strādājam, pa kaut ko smejamies, runājam, viņš man padod skrūvis, tur vēl kaut ko, dēļus liekam vietā. Un patiesībā Dievs ir manī, bet man ir milzīgs prieks ar visu to darbu būt vienkārši kopā ar viņu, būt kopā, runāties par to un šo apspriest, būt kopā. Tas bija punkts numur 2. Punkts numur 3. Pienāk svētdiena, un mēs aizējam uz dievkalpojumu, un mēs kā cilvēki spējam uztaisīt slavēšana, lūkšana, vārds, pateicība, vajadzības, došana, un mēs saliekam savus punktiņus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 un tā tālāk. Un mēs to saucam par dievkalpojumu, par strukturētu dievkalpojumu. Un mans tagad jautājums, pēc tam, kad šie korintiešu vēstuli, kad Dievs ir manī, pēc tam, kad mēs esam kopā darījuši praktisku darbu, un mans lielākais prieks ir bijis ne jau tas lievenis, bet gan laiks pavadītais kopā, kas iekšē visu laiku prasās. Tāpēc, ka mēs mīlam viņu kā ģimeni. Un punkts numur 3, tu nonāc svētdienā, un te ir Dievs ar kaut kāda kārtība, secība. Un tad man liekas, kāpēc? Tad, kad mēs strādājam kopā, mēs esam tik dabīgi, un Dievs ir mūsos, un viņš neiet no mums projām. Kāpēc jūs neesat pēc slavēšana, vajadzības, došana? Mēs vienkārši esam kopā. Bet tad, kad nonākam dievkalpojumā, tad ir šāda kaut kāda mūsu izdomāta kārtība. Un es neesmu pret kārtību, bet tāpat laikā tas, kas man iekšēji šķiet, tad, kad mēs sanākam kopā uz darbu, un tas ir tik dabīgi, kristīgi patiesībā, tad ir šī dabīgā Dieva klātnība. Dievs vienkārši ir turpatās manī, viņā, un tur ir šī kolosālā sadraudzība, un Dievs nekur neiet prom, viņš ir tajā visā iekšā. Bet tad, kad mēs nonākam dievkalpojumā, vai nav tā, ka pēkšņi tas ir svešais, iekšēji svešais, kuram mums ir jānodzied dziesmas, kuram mums ir kaut kas jālūdz, cerībā, ka viņš atbildēs, kur mums ir jādod naudu vai 10. tiesa, tāpēc, ka tas ir pareizi. Es nerunāju tagad par konkrēti mūsu draudzi vai vēl kādu draudzi, es runāju vispārīgi runājot. Par kā mēs skatāmies uz lietām. Vai Dievs ir ikdiena, vai viņš ir reāls manī un tevī šobrīd? Vai attiecības ir tas, kas ir pirmajā vietā? Ja pirmajā vietā ir punkts 1, 2, 3, 4, 5, 6 un tas, ko mēs saucam par dievkalpojumu. Vai Dievs ir savējais vai svešais?